esam brīvai un neatkarīgai Latvijai. Mēs dzīvosim brīvu, neatkarīgu dzīvi. Apzināmies to ar visu mums uzlikto pienākumu un atbildības nastu. Brīvība ir ne tikai privilēģija, tā ir smaga nasta, tā ir atbildība. Atzimst mūsu lauki, atzimst mūsu zemniecība, atzimst mūsu aizsardzības spēki. Tikai no mums ir atkarīgs tas, kā mēs dzīvosim. Tikai no mums ir atkarīgs tas, kādu likteni, kādu savu nākotni mēs veidosim. Tāpēc šodien es gribu griezties pie jums visiem ar aicinājumu būt vienotiem mūsu tēvzemei un brīvībai. Tagad mēs esam atdalījuši no šīs komunālās mājas savu stūrītu un būvējam savu valsts ēku. Mēs gribam uzbūvēt ēku, kurai ir tādas durvis, kuras nespēr ar kāju, kuras virina tie, kurus mēs uzskatām par mūsu cilvēkiem, par mūsu ciemiņiem. Mēs gribam uzbūvēt ēku ar tādiem logiem, pa kuriem mēs redzētu pasauli tāda, kāda viņi ir, nevis tāda, kāda mums viņu iestāsta. Mēs gribētu uzbūvēt ēku ar tādu griezta augstumu, kurā mēs varētu stāvēt pilnīgi savā augumā, nevis saliekt. Un beidzot mēs gribētu šai mājai tādu jumtu, kas būtu skaists un redzams pa gabalu un arī pasargāt mūs no nelabvēlības. Visu Latvijas iedzīvotājs apsveicu Tukuma rajona policistus, Tukuma rajona zemesvārdos. Novēlu daudz spēkā Latvijas iedzīvotāju likumīgu interešu aizstāvībā un aizsardzībā, kas prasa arvien vairāk un vairāk spēkā cīņai pret ēnainām dzīves pusēm. Zemsargi, policisti, pārējie kungi un dāmas. Šodien šajā laukumā atkal pēc daudz gadiem stāv vīri neatkarīgs Latvijas forums tērpos. Bet mēs nedrīkstam ieslīgt pašapmierinātībā. Jūs visi zināt, kāds ir politiskais stāvoklis. Mums jebkuram būs atjusēties šeit Latvijas smilšainos uzkalnos zem liepu un ozolzariem, nekā kaut kur plašā pasaulē mūžīgā sasalumā. Zemesargs pagaidām ir vienīgais Latvijas republikai lojāli noskaņotais bruņotais spēks, un tāpēc jūs visi jūtiet, kāda darbība notiek pret viņu avīzēs, televīzijā, rādio. Es gribētu lūgt visus Latvijas iedzīvotājus. Mums jābūt gudriem. Mēs nedrīkstam pieļaut kaut ko līdzīgi Karabahai, Piedņestrai vai pārējos karstos punktos notiekošo. Jo jebkur nesaskaņas, jebkur bruņot konflikti, tie tikai padarīs vēl vājāk mūsu tāju ekonomisko stāvokli, un mums būs savas valsts celšana jāsāk no vēl zemāka pakāpiena. Mēs zemesargi no savas puses darīsim visu, lai mēs netiktu izmantot kā bandinieki dažādi politiski grupējumi vai atsevišķi politiķi spēlē. Zemesargi ir izvēlējušies grūtu ceļu. Vīri, paldies jums par to, bet citu ceļu mums nav. Ja nebūs brīva neatkarīga Latvija, nebūs arī latviešu tautas. Tāpēc beigās gribu novēlēt zemesargiem būt uzticīgiem latviskam garam. Spēku, izturību, veselību, visu to labāko šajā dienā.
Vēl es gribu novēlēt arī zemesargu sievām būt iecietīgām, jo zemesargu uzdevumu pildīšana atrauj daudz laika no ģimenes, arī no mājas darbiem, un viņām gribās novēlēt laimi ģimenes dzīvē, mīlestību, veselību, vesels darbs. Tā tikai tad, ja mēs domāsim ne tikai katrs par sevi, bet domāsim arī par Latviju. Latvija būs lepna un brīva tikai tad, ja mēs katrs sevi jutīsim vienkāršu darba pienākumu apziņu. Latvijas sargi blakus jums grūtajās barikāžu dienās stāvēja uz barikādēm visa tauta. Tagad jums ir jāsargā, jums ir jānosargā tas, ko kopīgi esam izcīnījuši. Agrākos gados mēs bijām līdzeklis svešu mērķu sasniegšanai. Iesim tagad paši uz savu mērķi. Veidosim Latvijas valsti. Neliesim Latvijas laimi, bet kalsim Latvijas laimi, lai viņa veidotos tāda, kā to grib Latvijas tautu. Sveicu svētkos! Garā! Karognesēji ierindā! Slavu